26. jūnijā noslēdzās ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu realizētā Līksnes pagasta ūdenssaimniecības attīstības projekta 6. kārta. Projekta 6. kārta varēja tikt uzsākta pateicoties ietaupījumam, kas radās no racionālas finanšu līdzekļu izlietošanas veicot iepriekšējos būvdarbus. Projekta pirmajā daļā pie centralizētas ūdenspadeves tika pieslēgtas 20 saimniecības. Savukārt 6. kārtā izdevies vēl papildus 4 mājsaimniecībām nodrošināt kanalizācijas pieslēgumu. Papildus ir izdevies 130 metru kanalizāciju pašteces izbūvēt, kas nodrošinās 9 iedzīvotājiem papildus šo pakalpojumu. Tad ir papildus rekonstruēti 974 metri ūdensvada, kas tagad sacilpota sistēma ir un pastāvīgi tiks nodrošināta ūdens padevi iedzīvotājiem. Un iegādāts 16 kW dīzeļģenerators, kas atkal elektroenerģijas pārāvuma gadījumā nodrošinās kanalizācijas sūkņu stacijas darbību. Kopumā vērienīga ūdenssaimniecības renovācijas darbi Līksnes ciemā uzsākās 2010. gadā. Projekts startēja ar mērķi rekonstruēt ūdens apgādes tīklus, samazināt ūdens zudumus un notekūdeņu piesārņojumu apjomu, kā arī uzlabot ūdens kvalitāti. Aplēses liecina, ka šobrīd vairāk kā 90% Līksnes ciema iedzīvotāji tiek nodrošināti ar kvalitātes prasībām atbilstošu dzeramo ūdeni. Projektu realizētāji gan brīdina, ka visefektīvāk projekta sniegtās priekšrocības līksnieši varēs baudīt vien tad, ka parūpēsies arī par savu privātu īpašumu. Maģistrālajos ūdensvados ūdens kvalitāte atbilst, bet teiksim, pie patērētāja var gadīties, cevišķi, kur ir daudz dzīvokļu, daudz stāv ēkas, ļoti sen izbūvētie stāvvadi, kas ir aizsērējuši vai aizauguši. Tur visādi ķīmisko sastāvu var sastapt. Bet tagad ir jāgatavojas nākamajiem projektiem, un es domāju, ka iekšējos tīklus ar kādreiz sāks mainīt. Šo projektu galvenais mērķis ir ūdens kvalitāte. Kāpēc mēs tur visu mainām, caurules un tā tālāk, lai mēs saņemtu kvalitatīvu ūdeni. Un šogad mēs arī iedzīvotāju sapulcēs, iedzīvotājiem pievērsam uzmanību, tīpaši daudz dzīvokļu māju īpašniekiem un dzīvokļu īpašniekiem, kad viņiem jādomā par stāvvadiem, jo stāvvadi tas ir privāti īpašums, tur pašvaldība ne ar kādu projektu neies iekšā un šo stāvvadus nenomainīs, un līdzdalība jāņem arī pašiem iedzīvotājiem, nomainot šos stāvvadus. Un tikai tad mēs sagaidīsim šo kvalitatīvu ūdeni. Citādi mēs līdz kvalitatīvam ūdenim, līdz tīram ūdenim netiksim. Projekta realizācijas būvdarbus veica SIA Siltuma komforts. Salīdzinot ar pērnā gada nepārāk sekmīgo sadarbību ar būvfirmu Gādība, projekta pasūtītāji atzīst, ka darbi šoreiz ritējuši raitāk un prasījuši mazāk līdzekļu teritorijas labiekārtošanas darbiem. Līdz šim Līksnes ūdenssaimniecības projekts ir izmaksājis 234 000 latus, no kuriem 15% sedza Daugavpils novada dome un 85% bija ERF finansējums.